Tā. Skaista? Protams, ka skaista. Paldies, 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 ka tu esi. Tā. Un tā ir par patīkamām lietām. Nē, tās iepriekšējās arī jau bija patīkamas, bet tā ir vēl kaut kas patīkamāks. Cīja pārveidošana. Jā. Bija bērnībā tāda spēle, akmentiņa lec laukā. Sajūtam starp plaukstām bumbiņu. Sarkanu bumbiņu. Es tev viņu iedošu, ja tu viņu nejūti. Lūdzu, ņem. Iedevu. Sajūtam sarkanu karstu bumbiņu. Un tad mēs viņu izplešam lielāku un mazāku. Lielāku, mazāku. Lielāku, mazāku. Šo vingrinājumu ir jāpilda 10 minūtes. Kāds ir efekts? Praktiski rokas salst mazāk. Un ne tikai. Vēl viens no tādiem efektiem nostiprinās sirds. Jo informatīvā līmenī sarkans, viņš kaut kā tomēr ar asinīm. Ar asinsvietu. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Un vizualizējam vienkārši sarkana bumbiņa. Sarkana karsta bumbiņa. Mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Vingrinājuma noslēgumā bumbiņu samazinam, samazinam, samazinam. Sarīvējam plaukstas, viņas ir noteikti uzkarstušas un paplaukšķinām. Bumbiņa paliek plaukstās. Sarīvējam un paplaukšķinām. Šos vingrinājumus ne tikai džuņēņu cīguna sistēma. Pirmo reizi es iepazinos ar šo tehniku. Tā kā es lasīju Anastasijas Semjonovas grāmatu Jāmuri, es lasīju to grāmatu. Jā, es viņu lasīju. Roku jūtīgums. Pilnīga fenšuja sistēma, roku jūtīgums. Mājā arī ir cīņa. Ir cilvēki, kas uzskata, ka ir negatīva enerģija, pozitīva enerģija. Es strādāju ar cilvēkiem, kam ir augstākās izglītības, kas nodarbojas ar zinātnisko laboratoriju iekārtu, tirzniecību ar atbilstošām izglītībām cilvēki. Man teikt nav zvaniņš pie rokas. Man vienmēr bija darbā līdz zvaniņš, tāpēc, ka es biroju telpu attīrīju. Es to darīju parasti, ka neviens nav, bet tajā brīdī visi bija. Mēs sākām par kaut ko runāt, elementāras lietas. Un tā kā man jau šis roku jūtīgums, es vēl toreiz ar cīgunu nenodarbojos, bija attīstīts, jo es vienkārši staigāju pa māju, pārbaudīju ar rokām, ar zvaniņu, ar sveces liesmu, viņa dūmo, nedūmo. Lai atrastu, kāds ir iemesls, vai kurā vietā ir enerģijas sastrēguma mājā. Roku jūtīgums pēc tam arī var ķermeni diagnosticēt, ja? Attīstās šādā veidā. Un tad, kad mēs savu cīju jau esam pārveidojuši, tā pati sarkanā bumbiņa jau kalpo, lai dziedinātu kādu slimu vietu. Izņemtu netīro cīju un pārveidotu tai vietā, kur ir trauma. Tā, bumbiņa palika starp plaukstām. Paturpināsim šo vingrinājumu. Tātad lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka,
mazāk, lielāka, mazāk. Atstājam bumbiņu kreisajā rokā un ar domu virzam pa roku cauri atslēgas kaulam, pārējam uz kreiso roku. Izelpa. Ielpa. Ielpojam bumbiņa, iet uz kreiso roku, izelpa. Saņemam bumbiņu. Šādi vienkārši ar ielpām, izelpām es vienkārši nodemonstrēju to, ja ir problēmas ar asinsspiedienu, ja viņš ir pazemināts. Un arī, ja ir kaut kādas roku, plecu sāpes, šķaudiens nāk. Kaut kas atbrīvojāt. Pašai šis vingrinājums ir jāpapilda. Šajā gadījumā var elpot tikai caur rokām, ja ir pazemināts asinsspiediens, ja rokas ir regulāri augstas. Ļoti labs vingrinājums. Tēt bumbiņu sievietes liek. Vispirms iebīdam. Te, kur naba, tur ir apakšējais daļš, kas atbild par mūsu kopējo veselības stāvokli. Ieliekam iekšā ķermenī, labo roku apakšā, kreiso augšā, īkšķītis skar šo punktu. Es sākumā tam nepievērsu šai detaļai uzmanību, bet tā kā es ar mantrām arī ārstēju savu bērnu, lai nodalītu, lai atšķirtu savu enerģiju no bērna enerģijas, no ģimenes enerģijas, vienmēr šos punktus masēju, lai varētu nodalīt sevi no. Jo praktiski mēs neatpazīstam tēva enerģiju, mēs neatpazīstam mātes enerģiju. Un pirms aiziet mūsu vecāki, ja viņiem nav šī cī izmainīta, ja viņam tā kā nav kur tai dvēselē palikt, es vienkārši saviem vārdiem skaidroju šo situāciju. Es, piemēram, nesajūtu, ka māte pilnā augumā jau šūpojās virs mana ķermeņa, un man tas ļoti traucēja dzīvot. Es zināju to, ka man ir kaut kādas neadekvātas slimības, kurām nav nekāda loģiska izskaidrojuma. Manai mātei bija vēzis, krūts vēzis. Tas bija 2006. gadā. Tas nozīmē, ka slimība ar ļoti zemu vibrāciju. Bet tā kā bērns ir savu vecāku summa un šo enerģiju mēs pieņemam kā pašu par sevi saprotam, var gadīties to, ka mēs nemaz nejūtam, kā šis process ir noticis. Un es esmu ļoti daudz cilvēkus dzirdējusi, kad tas tieši šī vecāku aizliešana sagādā ļoti, ļoti liels problēmas. Vēl ir teiciens, kad nomirs, paliks vieglāk. Nevienmēr tas tā ir. Ja tas tā būtu, visus vecos cilvēkus vienkārši paņemtu, aizsūtītu karu uz Krievijas pusē pakarot, un lieta būtu nokārtota. Nē, tas tā nav. Tas ir atkarīgs no cī kvalitātes un pat cik tomēr beidzamos gadus šī veselības sistēma ir orientēta uz laboratorijas apstākļiem, lai novērotu parametrus, nevis paša cilvēka dzīves kvalitāte, veselības kvalitāte kā kopumu. Aizvien skarbāk paliek. Kas ir lasījis psihosomātiku, tādas slimības kā epilepsija un tā tālāk, tā joprojām. Psoriāze, viņas stiepjās vairākās paudzēs. Tas nozīmē, ka praktiski, kas sāk strādāt ar smadzeņu centriem, to ļoti grūti izdarīt, ļoti grūti izmainīt. Šīs vienkārši jau informācijas līmenī, pat dzimtas līniju, uzvedības modeļi tiek nodoti tālāk. Un pati slimība jau ir otrreizējais izdevīgums. Es zīmēju labirintus, kad es sapratu. Es pati neredzēju, es viņu neatpazinu šo slimību. Bet man bija ļoti nogurums liels, emocionālais stāvoklis bija ļoti nepareizs. Es kā
daru, visu laiku praktizēju, bet rezultāta nav. Tāpēc, ka neironu saite jau smadzeņu centros, es zīmēju labirintu, es atpazinu. Ja es nenodarbotos ar imidžu medicīnu, ja manā dzīvē nebūtu ienācis cīgums, visticamākais, ka es vārtītos pa slimnīcām. Es zīmēju labirintu. Un tam labirintam ir jāaiziet cauri, praktiski viņš saucās atbrīvošanās no nāves. Ja? Nāve tā ir enerģija, tā ir bailes, tas ir tas augstums, mēs atbrīvojamies no augstuma, kaut kāda neirona saitīte aiziet projām. Un tā kā es izgāju cauri ar pirkstu, ar katru pirkstu es izšķamdīju labirintu, atzīmēju punktiņu, kur es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Gala rezultātā es ieraudzīju. Informatīvā laukā, šeit, smadzeņu centrā bija ļoti kaut kāds nopietnas bojājums. Tas ir tās sublimācijas. Ikdienā viņš nestrādā, bet kaut kādā nevajadzīgā brīdī viņš ieslēdzas. Un savienojums praktiski es redzot bojātus audus krūtī. Fiziski nekādi, ja? Bet informācijas līmenī es viņu jūtu, un man tas ļoti traucē. Un viss sākās ar informāciju, ko mēs saņemam. Visbiežāk no saviem tuvajiem cilvēkiem. Atnāk man, pareizāk tas bija, kad man vīrs saslima ar Covid, un man viņš pat nepieķērās. Ja es gulēju atsevišķi, es viņam nevarēju blakus gulēt, tāpēc, ka tā enerģija, es viņu pat nevaru noraksturot. Ziniet, tas ir kaut kas tāds, kā karstums ar augstumu samaisīts kopā, un vēl kaut kas tāds tā kā dedzinošs, bet viņš visu laiku tiek atvēsināts. Un pēc tam kaut kas nomirguļo, kad atbrīvojās, kad maina cī. Ķermenī izmaina cī. Viņš tā kā kaut kas nomirguļojās, atdalās ledains augstums, ir tad drabuļi. Viņš aiziet projām, ja. Bet pēc tam sākās pastiprināta svīšana. Tās visas ir normālas reakcijas. Tā, paldies par uzmanību.